Es nezinu, kurš sauc par apzinātību atkal, jo mans skatījums ir tāds joprojām un vienmēr, nevis vienmēr, bet tagad pēdējā laikā es esmu sapratis, ka tā apzinātība jau ceļās mums tikai no tiem pašiem pamatiem. Tie paši pamati, lai tu sevi vispār varētu, pirmkārt, ja tu gribi runāt par cilvēku tiesībām, tev pašam ir jākļūst par cilvēku, kā status, ja, tātad tev jāmāk uzvesties kā cilvēkam, jāmāk pastāvēt par tām vērtībām, kas cilvēkam ir svarīgi. Nevis tur finanses, nevis tur vēl kaut kas, ja? Bet kas cilvēkam ir svarīgi, cilvēku sabiedrība, ģimene ir svarīga. Lai tu spētu pastāvēt par ģimeni, tev kas ir jāsaprot, kas tu esi, vīrietis vai sievieti. Lai tu to saprast, tev sev jāizkop šīs te kvalitātes. Un tikai tad, kāpēc mēs ar šitām lietām nodarbojamies, jo tas ir pats pamats vispār tai pašu apziņai un pašu identificēšanās spēja un tātad pašu kaut kādai pārvaldei un pašnoteikšanai savā dzīvē. Tie, kas stāsta, jums ir tiesības, jūs visi esat cilvēki, darat to, darat šito, viņi tupikā iebrauks tāpatās. Kamēr viņi nebūs sapratuši, vai viņi ir vīrieši vai sievietes.